Paklausies, vai šis gadījumā nav par tevi. Tev ir pilns ar mīļākiem podkastiem. Tev jau ļoti patīk iet jau tur YouTubā un Facebookā un Instagramā, un tu ķer jaunu informāciju un katru dienu skaties, ko nu tu vari jaunu dzirdēt un iemācīties par pašizaugsmi, par apzinātību, par traumām, par visu to, kas varētu kavēt tevi tavā izaugsmē, tavā dzīvē. Un tu šēro, tu dalies ar citiem, tu saglabā, jau nezinu, cik entie video jau ir saglabāti, tev nekad nav laika iet noklausīties viņus vēlreiz, protams, bet tu saglabā, ja nu gadījumā kas, jo šis ir baigi labais. Un vakarā tu aiztais ciet visus šos te kanālus, visus Facebooks, YouTubes un Instagrams un tā tālāk, un ir tāda sajūta, es ar sevi strādāju, es sevi ieguldu, es jau zinu daudz ko un daudz ko saprotu, un tā, nu man tev ir jābēdina. Tu vispār neesi sākusi vai sācis. Tas, ka tu saproti ar apziņu, nenozīmē vēl neko. Tev ir jāiet zemapziņā, tev ir jāiet terapijā, lai tu sāktu šo informāciju visu pielietot savā dzīvē un apskatīties, kas tieši tevi traucē, jo mēs esam tik dažādi, tik dažādi. Tev ir jāsāk strādāt, nepietiks ar šērošanu, nepietiks ar laikošanu. Tev ir jāsāk darīt kaut kas lietas labā, ja tu gribi izmainīt savu dzīvi un savu platformu, no kuras tu esi tagad. Tev ir jāsāk strādāt.